Sveiki! Šodien esmu ieradusies Iecelā, lai apskatītu, kā top jaunā Doknova sītu sēklu rūpnīca. Vairākas zemnieku saimniecības Latvijā jau šoruden ir iesējuši augstākus sēklas attaudzējumus. No iegūtās ražas, kas tiks piegādāta rūpnīcā, uzsāksim certificētas sēklas ražošanu. Rūpnīcā tiks ražotas C2 kategorijas kviešu, miežu, tritikāles, auzu un arī pākšaugu sēklas materiāls Latvijas un arī Igaunijas tirgumu. Dosimies apskatīt ražotni tuvāk. Sveiks! Čau! Esmu ieradusies pie topošās biroja ēkas zonu, un ar maniem kopā ir Jānis Krievs, ražošanas vadītājs. Jāni, lūdzu pastāst par būvniecības plāniem un iecerēm. Mēs esam nokļuvuši pie mūsu topošās Doknova sīdz ražošanas ēkas biroja daļas. Aizmugurē, protams, ir redzams arī tātad topošā noliktavas daļa, un tur tālumā lielā tā ēkas grupa ir tātad šī te ražošanas daļa. Izvedīšu jūs nelielā ekskursijā un parādīšu, kā tad mums šie procesi pagaidām ir notikuši un kas tiek plānots nākotnē. Esam nokļuvuši jau līdz graudu pieņemšanas bedres nelielam fonam, tātad tur notiek būvniecības darbi, kur mēs pieņemsim tātad graudus no zemniekiem. Protams, pieņemot šos te graudus, mēs nosversim ienākošās kravas daudzumu, zināt, lai attiecīgi cik tad mēs iegūstam no katras piegādātās kravas. Tālāk šī te krava dosies tur iekšpusē, kur tiks izbērti šie te graudi. Attiecīgi tātad viņi jau dosies ražošanas procesā, kur tiks veikti tātad priekšatīrīšanas darbi. Protams, pirms tam būs arī tikti veikti laboratoriskie izmeklējumi, nosakot šo te graudu kvalitāti. Jāni, kur ir plānotas laboratorijas telpas un office telpas? Tātad mums patreiz arī aktīvā būvniecības procesā norit arī šie te jauno office telpu un laboratorijas būvniecības kompleksa tapšanas darbi. Tātad mēs esam arī izveiduši graudu svaru bedri, kur attiecīgi pretēji paralēli atradīsies arī laboratorija, kurā tiks veikt uzreiz šie te graudu kvalitātes mērījumi noteikumi. Protams, arī veidojam jaunas telpas darbiniekiem ar visām gan ģērbtuvēm, gan ēdnīcas telpām, kurā tad viņiem būs nodrošināt šeit viss nepieciešamās lietas ikdienā. Jāni, kādas ir paredzētas rūpnīcas ražošanas jaudas? Patreiz aprēķinātās rūpnīcas ražošanas jaudas ir tādas, ka graudu pieņemšana mums būs 60 tonnas stundā. Tātad mūsu attīrīšanas iekārtu jaudas būs 25 tonnas stundā. Un attiecīgi līdz ar to ir arī paredzētā šī te pasēšanas jauda līdz 25 tonnām stundā pa 600 kg bigbagiem. Kādā režīmā strādās rūpnīca? Rūpnīca paredzējas strādāt pirmo gadu, tātad kamēr mēs paši veiksim savu iekšējo testu, lai mēs saprastu, ko gan mēs spējam un cik jaudīgi mēs esam. Mēs strādāsim 5 darba dienas nedēļā, protams, izvērtējot situāciju un nepieciešamības pēc tirgus situācijas. Nākotnes plāni ir, kad mēs pāriesim uz maiņu grafiku, tātad attiecīgi rūpnīca darbosies 24 stundas, 7 dienas nedēļā, ja būs nepieciešams. Esam nokļuvuši tātad mūsu topošās ražotnes telpās. Šīs telpas tātad būs lielākā daļa aizņemta ar bunkuriem. Bunkuru daudzums būs 48 bunkuri. Uzturēšanas kapacitāte, tātad izejmateriāla kapacitāte būs 3500 tonnas katrā bunkurā. Patreiz šis vēl ir viss tapšanas procesā. Kā redzat, katru dienu aktīvi mēs būvējamies un ejam uz priekšu. Tātad šī daļa būs visa aizņemta tātad ar šiem glabāšanas tvertnēm. Šeit priekšdaļā atradīsies šī ražošanas līnijas. Ražošanas līnijas būs sadalīts 2 posmos. Tātad priekšatīrīšana, tātad pieņemot graudus, mēs uzreiz veiksim šo te graudu priekšatīrīšanu, pēc tam šis viss tiks noglabāts tvertnēs, un pēc tam attiecīgi saņemot laboratorijas rezultātus, mēs arī varēsim izvērtēt tātad turpmākos attīrīšanas procesus un nepieciešamās sagatavas, kas ir jāsagatavo priekš šī te darba. Mums šeit būs automātiskā bigbag fasēšanas iekārta, tātad šī iekārta pati dozēs iekšā attiecīgo sēklas daudzumu. Noliktavas uzglabāšanas telpas ir paredzētas 2500 kvadrātmetri. Jāni, ko mēs šeit redzam? Tātad jūs šeit redzat nelielu daļu no nepieciešamajām ražošanas iekārtām. Tātad šis viss ir plānots salikt līdz maijam, kad mēs aptuveni maijā jau gribētu un varētu startēt jau tātad šos te pirmos ražošanas procesus, kur jau mēs redzēsim nepieciešamos varbūt uzlabojumus, nelielas izmaiņas, kas ir vajadzīgas priekš mūsu jaunās sēklu rūpnīcas. Tātad patreiz mēs atrodamies mūsu laboratorijas daļā. Visas ofisa daļas ir paredzētas pabeigt nākamā gada marts, februāris. Viss pilns būvniecības cikls ir paredzēts pabeigt jūnijas un attiecīgi gatavoties jau nākošā gada sezonas ražai, kad mēs saņemsim mūsu pirmo izejvielu, kad mēs varēsim uzsākt ražošanas procesus, kas tad būtu respektīvi jūlijas, augusts. Jāni, kāds ir pārējās teritorijas attīstības plāns?
Plānā ietilpst jau daļēji veiktie šie asfaltēšanas darbi, ko mēs esam noasfaltējuši. Kopējais asfaltējušais laukums tātad ir 1,5 hektārs. Paralēli arī notiek noliktavas rekonstrukcijas darbi, kuru mēs veicam tātad noliktavas ārējās apdares darbus un arī iekšējās siltināšanas darbus. Mēs apsīties varam mūsu tātad noliktavas pārveidošanas rekonstrukcijas ciklu. Cikls ir paredzēts beigt nākamā gada februāra beigu daļa. Esam mūsu siltināto telpu noliktavas grupas daļā, kur mēs esam izvietojuši plauktu sistēmas, kas ir paredzēts uz 1400 palešu vietā. Kopējā tātad noliktavas sistēmas uzglabāšanas kapacitāte sasniedz līdz pat 2500 paletēm. Paldies, Jāni, par tik plašu informāciju. Paldies, ka jūs skatāties mūs un tiekamies jau pavasarī.